Labdien, cienījamie skatītāji! Sākšu šodien ar darba piedāvājumiem. Tātad biedrība Baltā māja aicina darbā sociālo darbinieku uz nepilnu slodzi, uz darbinieka aizvietošanas laiku, un pieteikšanās ir līdz 29. jūlijam. Savukārt uzņēmums Keram Optek meklē remonta strādnieku un noliktavas darbinieku. Vairāk informācijas ir Līvānu mājaslapā. Vēl atgādināšu, ka šonedēļ trešdien, vienīgo dienu no 12. līdz 18. jums ir iespēja jaunajā Mūsdienu mākslas galerijā apskatīt pilsētas svētkos tapušās mākslinieka Ilgvara Zalāna performances dokumentāciju. To ir iespējams izdarīt trešdien, tātad, kā jau teicu, no 12. līdz 18. un ieeja ir bez maksas. Savukārt Līvānu domē darba laikā jūs varat apskatīt vēsturisko fotogrāfiju un mūsdienu bilžu izstādi domas 1. un 2. stāvā. Vēl šajā nedēļā ceturtdien notiek kārtējā domes sēde, tātad deputāti lems par kārtējā mēneša jautājumiem. Savukārt ceturtdien un piekdien sievietes tiek aicināts apmeklēt mobīlo mamogrāfu, kas piestās Līvānos pie slimnīcas. Un informēja, ka 20. augustā šāda iespēja būs arī Rudzātu pagasta ambulancē. Vēl šajā nedēļā turpinās kapu svētki, un šajā nedēļas nogalē tieši Līvānu pilsētas abos lielajos kapos. Tātad sestdien Līvānu pilsētas kapos 12. Kilnieku kapos 15. Savukārt svētdien, kas ir 31. jūlijas, Līvānu draudzes kapos 12. Tur notiks arī svētā mise, līdz ar to pusdienas mise baznīcā nenotiks svētdien. Tā notiks draudzes kapos kopā ar kapu svētkiem. Un savukārt Rudzātu kapos arī 12. svētā mise baznīcā un pēc tam kapu svētki. Vēl aicinu vecākus, kuriem ir bērni ar veselības traucējumiem, kā arī audžu ģimenes un adopcijā pieņemtie bērniņi un ģimenes, kas audzina bērnus bāreņus, pieteikties labdarības akcijai, kas notiks 4. septembrī. Līvānos viesosies Zino centrs, un bērniem būs dažādas bezmaksas izklaides. Tā ka bērniņus jūs varat pieteikt pa tālruni 26 71 26 11. Un vēl tikai šajā nedēļā jūs varat pagūt pieteikt bērnus bērnības svētkiem Līvānos, ja jūsu mazulis ir dzimis 2009. vai 2010. gadā. Un to jūs varat izdarīt Līvānu kultūras centra kasē. Vēl informēšu, ka ir iedzīvotāji atnesuši atslēdziņu, kuri ir atraduši aduks blakus esošajos mežos sēņojot, tā ka, ja nu kādam ir pazudusi atslēga, tad to var saņemt Līvānu domē pie sekretāres. Lai jums ir veiksmīga šī nedēļa un uz tikšanos jau augustā!